Iesākumam kaut ko vienkāršāku pastāstīšu jums 2 tibetiešu tautas pasakas. Mazbērni aizgāja pie vectētiņa un jautāja: kāpēc cilvēkam ir 2 acis, 2 ausis un 1 mute? Vectētiņš teica: 2 acis ir tāpēc, lai varētu skatīties citu cilvēku labos darbus un mācīties no tiem. 2 ausis ir tāpēc, lai varētu klausīties labos ieteikumus un padomus. Bet 1 mute ir tāpēc, lai nerunātu pārāk daudz muļķības. Otra pasaka ir par Aku Tömpa, jeb tēvoci Tönpa. Tas ir ļoti pazīstams pasaku tēls, un par viņu ir daudz dažādi jocīgi stāsti. Viņš ir tāds viltīgs, drusciņi nekaunīgs, gudrs, un vienu dienu viņš gāja garām kāda bagātnieka mājai. Bagātnieks viņu ieraudzīja, neko neteica. Nākošajā dienā viņš atkal gāja garām bagātnieku mājai. Bagātnieks nobrīnījās, bet arī neko neteica. Un 3. dienā, kad viņš atkal gāja garām bagātnieku mājai, viņš nenocietās un pajautāja: uz kurien tu eji katru dienu? Aku Tömpa teica: es eju uz vietējo klosteri stādīt mūkiem matusi. Tas ir ielejā. Bagātnieks bija plikgalvas, un tāpēc viņš padomāja, kāpēc arī viņam neiestādīt matus. Un viņš palūdza, vai Aku Tömpa nevarētu atnākt arī pie viņa. Un pēc dažām dienām Aku Tömpa ieradās. Viņam bija līdzi liels nazis un īlens. Un viņš apsēdās un sāka asināt savu nazi. Un tad bagātnieks nobijās un jautāja: kāpēc tu asini nazi? Kā? Es vispirms ar īlenu izdošu caurumiņu, pēc tam paurbināšu lielāku un tad iestādīšu matu. Bet kā, vai tad no tā nevar nomirt? Jā, daži mūki nomira, daži izdzīvoja, bet lielākā daļa izdzīvoja. Bagātnieks tā pārbijās, ka vairs negribēja domāt par matu stādīšanu. Viņš gardi pacienāja Aku Tömpa, iedeva viņam dāvanā līdzi lielu sviesta gabalu, un tā Aku Tömpa apmierināts aizgāja.